Raidieraksts par cieņpilnu bērnību. Esiet sveicināti, mīļie klausītāji un skatītāji mūsu raidierakstā par cieņpilnu bērnību. Šodien mēs studijā atkal esam visas. Mēs esam tātad kopā ar Regīnu Ginteri. Regīna ir pirmsskolas pedagogs, pirmsskolas izglītības iestādē, kas strādā pēc Emijas Pikleres metodes, ar Klaudiju Hēlu, kas ir fizioterapeits, un arī Pikler kā pareizi? Pikler docente, pareizi, paldies, Klaudija. Un mēs esam arī kopā ar Alisu Višņevsku, fizioterapeiti un fizioterapeiti Intu Stromidlo. Un šodien mums ir tēma konflikti. Tāda mēs esam interesanti tēmu šodien paņēmušas. Parunāsim par to, kā no Emijas Pikleres skatu punktu mēs skatāmies uz to, kā vispār tie konflikti un kāpēc rodas. Un ja viņi rodas, kā mēs to tā veiksmīgāk varam atrisināt, lai tie konflikti nepārvēršas par kaut ko tādu šausmīgu. Bet īstenībā, kad konflikti var būt, man liekas, patiesībā tāda normāla ikdienas sastāvdaļa. Konflikti gan starp bērniem, gan starp bērnu un vecāku vai bērnu un, piemēram, arī pirmsskolas pedagogu. Parunāsim par to, kā mēs no tā savu skatu punktu redzam, kā to visu var tā kā risināt. Un laikam tas, ar ko mēs gribējām sākt, ar Alises piemēru. Jā. Jā, Alise mums pastāstīs savu piemēru no dzīves. Tas bija viens no pēdējiem, kad es aizdomājos ļoti par to, cik bērniem ir vajadzīgs arī īstenībā tas laiks, lai pārslēgtos no vienas darbības uz otru. Un tās īstenībā ir tās situācijas, kurās bieži tad arī rodas šie konflikti, jo tās pārējais situācijas. Un mēs bijām braukuši ar mūsu busiņu, kemperi, tā kā tālu ceļu. Un mēs visu dienu braucām cauri Polijai, kā no rīta sākām ar vairākiem pārtraukumiem. Viss ceļš cauri tai Polijai, Lietuvu, vēl sasniedzam Latviju. Mēs esam 4:00 naktī iebraukuši mājas pagalmā, un mēs domājam, neiesim augšā, lai visi nesāk tur kaut ko gribēt darīties. Mums mašīnā ir 5-gadnieks un 2 bez 5 minūtēm 2-gadnieki. Un mēs pārliksim viņus turpat gultā un iesim gulēt. Es pārlieku meitenes, viņas aiziet gulēt, un 5-gadnieks turpina sēdēt krēslā. Es saku, mēs esam atbraukuši, tu vari droši iet aizmugurē savā gultā, tu vari iet gulēt. Viņš saka, nē, es neiešu. Es saku, ir 4 naktī, tu īsti neesi gulējis, visu nakti vajadzētu iet aizmugurē un izgulēties. Rītā būs diena. Un viņš tur sēž. Un es jautāju viņam, kāpēc viņš sēž, kāpēc viņš nenāk. Un viņš man saka, ka viņam ir nepieciešams laiks, lai atvadītos no ilgās sēdēšanas. Un es domāju, tā kā, ok. Un es teicu, labi, es iešu gulēt, tu vari atvadīties, es te būšu aizmugurē, es iešu gulēt. Un tad, kad es no rīta pamodos 8:00, viņš tur vēl joprojām bija, viņš aizmiga tajā krēslā. Un es domāju, ak, Dievs, viņš ir sēdējis tik ilgi tajā krēslā, bet viņš nevar piecelties un aiziet aizmugurē un iekāpt gultā. Viņam tiešām viņš tik smuki pateica, man ir nepieciešams laiks. Un es zinu, ka man arī tā ir. Mēs bieži, kad atbraucam ar mašīnu, kaut kur mēs esam pagalmā, un es vēl nekāpu ārā no mašīnas. Es tad sāku lēnām celties, kaut ko domāt, kad es tur, man vienmēr saka, tu jau varēji krāmēties un domāt, ko ņems ārā no mašīnas jau pa ceļam. Un es domāju, jā, es varēju. Bet viņš pateica, viņš nospoguļoja arī to, kas man ir tik ļoti nepieciešams. Un īstenībā tur varēja izveidoties arī ļoti daudz konfliktu, jo tam vajadzēja laiku apstāties, saņemties, iziet no krēsla un pārslēgties uz tagad kaut ko citu. Bet tev bija kaut kāds tāds brīdis, kad tu tā kā bāc, nē, Angus ir vienkārši jāiet gulēt. Bija kaut kāds tāds brīdis, kad tu tā kā pārkāpi savā prātā, es domāju, vai īsti? Nē, tāpēc, ka man aizmugurē bija gulta mašīna, bija aizslēgta ciet, viņš varēja sēdēt savā krēslā, tas bija samērā droši, viņš var arī aizmigt, bet, tie bija piemēroti apstākļi, bija laiks, ko viņam dot. Tāpēc neradās konflikts situācija, ja mums būtu jāiet un būtu jāsteidz, un pēc 5 minūtēm mums vajadzētu būt punktā B. Tas jau būtu pavisam cita situācija. Jā. Un tad droši vien arī būtu konflikts situācijas pieļauj. Jā, teiksim tā, jo cilvēkam tad nebūtu bijis laiks. Vai arī pirms tam būtu bijis daudz, agrāk viņam būtu bijis jāsaka, ja tagad mēs apstāsimies, tad būs jābrauc. Vai tad tevi būs jākāp ārā. Man liekas, ir svarīgi, ka tas ir tik ļoti labs piemērs, un es domāju, ļoti svarīgi arī varbūt šīs pārējas momenti vai situācijas, man liekas, pišķiņ paskaidrot, kas tas priekš mums ir. Ja, jo mēs arī pirmskolā mēs zinām, ka tie bērniem, un jo jaunāks ir bērns, jo šīs pārējais momenti ir visgrūtāk. Un mēs
pieļauju, un es arī zinu, ka arī mājās tā ir. Bet mājās mēs droši vien daudz mazāk par to aizdomājamies, jo mums liekas, tas viss ir tepat un viss jau ir zināms. Bet ir īstenībā ļoti daudz šīs situācijas. Teiksim, par pirmskolu, varbūt tu gribi pastāstīt, kāds mums ir šīs momenti. Piemēram, protams, bērnam ir no mašīnas izkāpt un iet ēkā, kas saucās par pirmskolu. Ja, jau tas ir, jo tad jau viņš arī zina, ka tas nozīmē atvadīšanu no vecākiem, ja, kur var. Dažreiz mums arī šeit jau tās konflikta situācijas nāk. Nākamā, ja es tagad tādam pirmskolniekam, varbūt arī mājās jau no mājas iekāpt mašīnā, jo viņš atkal zina, kur viņš brauks. Un arī varbūt viņš nemaz nezina, kur viņš brauc, ja viņš ir pietiekami maziņš. Tāds situācijas. Es varbūt, kamēr Regīna domā, tas jau nav tikai tādā vecumā, tas ir arī zīdaiņu vecumā, kad bērns, piemēram, tiek turēts uz rokām, un mēs viņam neko nesakot noliekam uz pārtinamā galda. Kāpēc viņi tik ļoti protestē pret to, ka viņš tiek nolikts uz muguras, lai viņu pārģērbtu? Jo neviens viņam to nav teicis, kas notiks tālāk. Mēs arī pirms tam jau runājam kā mēs sakam, laicīgi pabrīdināt cilvēku. Un tas nav tikai tāpēc, nezinu, kāpēc tas var būt izdabāšana, tas nav izdabāšana. Es jau vienmēr saku, mēs pieaugušie jau neesam savādāk. Ja, teiksim, es vienmēr minu šo piemēru ar vakariņu taisīšanu vai pusdienas taisīšanu. Ja, teiksim, es visu sataisu, es saklāju galdu, un tad es visu saucu. Un viens vienmēr nenāk. Un man jau dusmas, un kāpēc nenāk? Es taču saucu, ka jānāk ēst. Un tad es vienreiz atklāju, tad, kad es ieliku mans pēc tagad rīsu savā katlā un aizēju, es tagad ieliku rīsu pēc 20 minūtēm, mēs varēsim ēst. Šis tik daudz labāk nostrādā uzreiz. Visi var ierasties, gandrīz vai. Tad, respektīvi, šī pabrīdināšana dod man, kā cilvēkam, iespēju sagatavoties. Es jau pakausīju tur šo ideju, ka kaut kas tur notiks, vai man kaut kas būs jādara, un tad es to varu izdarīt. Bet tādā momentā varbūt tiešām tas cilvēks lasa nenormāli interesantu grāmatu, un tik interesanti, ka tu nevari vienkārši palikt un iet ēst. Tas nav interesanti tādā brīdī. Ja? Un tad, protams, viņš kavējās, un no tā rodās tās konflikta situācijas, un bērnam, man liekas, ir ļoti līdzīgi. Tāpēc mēs arī cenšamies, un tieši kā tu saki, arī pie zīdainiem ir ļoti svarīgi, jebkura lieta, ko mēs plānojam darīt. Un tiešām arī tādam zīdainim, jā, protams, tam. Un tad, kad viņi būs lielāki, mēs arī parasti saistām to pirmskolā kaut kādu darbību. Es te sakārtošu, un tad tu būs nākamais uz autiņbikšu mainu, vai tad mēs iesim ārā. Un tas tiešām dod bērnam jau iespēju sagatavoties, un šādā veidā mēs tiešām izvairāmies lielāko daļu, es gribētu teikt, no konflikta situācijām. Un tas arī mājās, ja? Tu uzliks kurpes vai zābaks, un tad mēs iesim ārā. Vai es uzlikšu meiteli, un tad mēs iesim. Un šīs te pārējas, es tiešām domāju, ja bišķiņ tā mēģina aizdomāties, cik daudz pārējas situācijas mums ir dienā, viņas ir nenormāli daudz. Ja? Jo visu laiku kaut kas jau notiek. Es kā pieaugušos vēlos, ja, teiksim, vai es zinu, mēs tagad tūlīt brauksim, taču ir tikai loģiski tam cilvēkam pateikt, nesakiet pēc 5 minūtēm, jo bērns nezina, kas ir 5 minūtes. Vismaz diezgan ilgi viņš nezina, jā, bet kaut kāda darbība. Jā. Es uzlikšu meiteli, vai es ielikšu trauks trauķene, vai es, sakārtošu drēbes, vienalga kaut ko. Jā. Tad mums ir jābrauc, un tad viņš to var izdarīt. Un tā mēs arī varam izvairīties. Ne tikai arī tās, tiešām arī tās pārējas un arī tie soļi, cik daudz viņam, piemēram, vajag atvadīties. Viņš ir spēlējis savā istabā, viņam vajag iziet no tās savas istabas, atvadīties no tās rotaļu zonas, tad iet tālāk, piemēram, pārvilkt autiņbiks, viņam vajag šķirties arī no tās autiņbiks, kas ar reizēm. Es, piemēram, redzu, ka mums mājās ļoti bieži novelk to autiņbiks, un tad es atveru to miskasti, ka tur var izmest, un es redzu, tas ir grūti palaist prom to autiņbiks ļoti bieži. Un tad tā kā saņemties, un tajā laikā jau arī ir jābūt tik lielai pacietībai stāvēt, sagaidīt, kamēr dot viņam to laiku atvadīties no tās viņa, nosacīt atvadīties. Viņš tur nesaka, ka tā tur šķiršanās asaras, bet palaist prom kaut ko savu. Un tad izmest to autiņu viksi, un tad doties tālāk, un tad vajag pārslēgties no tās zonas, nonākt kaut kādā jaunā situācijā, atgriezties pie tā krēsla, un tas reizēm ir ļoti sarežģīti, ja nav resursu. Ja nav paēdis, nav izgulējies, kaut kas jau ir nokaitinājis, un tā ir tā kā visgrūtākais uzdevums vispār, kas tiek prasīts.
Protams, mēs jau te iepriekš runājām, man liekas, visvairāk, kas tiek prasīts no pieaugušais, jo pieaugušam arī šis nav vienkārši, ir pacietība. Ja, protams, tas galvenais šī te visā ir pacietība. Un mēģināt... Mierīgam. Jā. Un palikt mierā. Pat, ja tu steidzies un tu kavē darbu. Jā. Un dažreiz arī palīdz to pateikt. Piedod, bet mēs nevaram. Mums tagad ir jātaisās ātri. Tas arī. Un, protams, viņš var vēl pretoties, bet atkal, jo patiesāk mēs esam tādā visā, ko mēs sakām, jo vairāk bērns uzticās, un tad viņš arī var būt lielāka varbūtība, ka viņš tomēr arī bišķi pasteigsies un darīs līdzi. Ja? Jo tie, kas runā, kādreiz mums jau arī tāds situācija, tagad vai kā ātri, viņi jau prasa, kāpēc. Ja, un tad, ja man ir argumentācija, un viņam tā argumentācija liekas pietiekami laba, tad jau arī viņš piekrīt. Un tad viņš arī var. Jā, un viņš sadarbosies. Jā, tieši tā. Jā, tad mēs tādas vairākas, man liekas, jau lietas vienkārši sadzirdu tik daudz, jau īstenībā, lai vispār nesāktu tas konflikts, vai lai pēc iespējas viņi tā kā novērst, kad mums ir tas laiks, ka mēs tiešām cenšamies kā pieaugušies ieplānot, tad ir, teiksim, viss tā komunikācijas daļa, vai ne, un vēl pabrīdināt par to visu, jo vairākas jau tādas lietas te mums rodās, pie kā vēl varam atgriezties sarunas gaitā. Man arī ļoti bieži svarīgi, lai tā ir sagatavot. Piemēram, mums ir no rīta, mēs mostamies, un es zinu, ka man gribās, lai tiek nomainīts uzreiz autiņbiks, jo bērns ir gulējis visu nakti tajās autiņbiksēs, bet to gribās man uzreiz. Un es nevaru izturēt, kad ir vēl minūte, vēl tajās netīrajās autiņbiksēs, bet bērns ir tikko modies, tā nav viņa primārā lieta. Viņš īstenībā grib paēst, un tad mans pienākums ir iepriekšējā dienā parūpēties, lai no rīta var uzreiz dabūt kaut ko paēst, un tad mēs varam sarunāt, nomainīt tās autiņbikses. Bet tas ir gatavošanās darbs. Man par to jau ir jādomā iepriekšējā dienā. Jā, bet tāpēc tu esi pieaugušais. Un mans ieteikums ir veidot tādas rutīnas, tādas rituālus, tā kā rīta, vakara šķiršanās, tas palīdz bērnam. Un, ja viņš ir tajā savā rituālā bez atkāpēm, tad viņš arī drošāk jūtās. Viņš zina, kas sekos pēc kā. Un dažkārt viņš negrib atvadīties no tā vecāka, pieņemsim bērnārzā ar visu rituālu, un tad viņš sāk vilkt laiku. Viņš vienkārši negrib. Un, protams, un arī šeit ir tas jautājums. Protams, ka vienalga, kas tie rituāli ļoti, ļoti palīdz. Ja? Bet, protams, arī bērns grib kādreiz izkāpt no rituāliem. Un tad es kā pieauguši man arī vajag skatīties. Es vienmēr saku, es taču kā pieauguši, vai vismaz man vajadzētu būt, man kā pieaugušam vajadzētu būt skaidrs, kā finālā. Es darīšu to, ko es esmu plānojis darīt ar savu bērnu. Gribot, negribot, tas tā ir. Bērns. Kaut kāds mērķis. Jā, teiksim, mēs vienmēr sakam, nedrīkst pārprast šeit arī Pikla pedagoģijā. Neviens nerunā par to, ka bērns tagad tiek izvēlēties, vai viņš darīs to vai nedarīs to. Ja? Tāpat to nav tas stāsts. Tas stāsts ir vairāk par to, ka es zinu, kas ir mans mērķis, ko es gribu sasniegt kā pieaugušais. Bet tas ceļš uz turieni ir pilns ar kompromisiem. Ja? Tad es zinu, ka es finālā tās autiņbikšu viņam uzvilkšu. Bet kāpēc man, es nesagaidu no tā, arī mēs varam, piemēram, teikt par manu mazdēlu, ja, ka viņš sēž mierā un cāk, un mēs visu izdarām. Jo mēs atkal, vai es atkal zinu, ka šis ir mūsu kopējais laiks, ko mēs pavadām vienkārši tā, jūkojoties, priecoties. Viņš man izaicina, viņš skatās, cik tālu var iet, es varu likt robežas. Tad mēs atkal pišķinamies, viņš vada un es vadu. Un tad mēs kaut ko kopā. Un tas ir svarīgi. Es kā pieaugušais nedrīkst pazaudēt savu mērķi. Ja es pazaudēju savu mērķi, tad ir auzas, tad ir vienkārši haus. Bet tik es saprotu, cik daudz es varu un cik daudz es varu panest to, ka viņš 180 reizi tagad apgriezīsies un tomēr neiekāps tādīs autiņbiksēs un man no aizmugures varbūt tas ir jādara, bet es ar vienu domāju, kāpēc lai es to nedarītu, nav nemaz tik sarežģīti, visu, ko var izdomāt. Tad vairāk jau ir tanī, vai es arī vienkārši viņam palūdzu, tu varētu apgriezties. Un, protams, un dažreiz viņš tiešām apgriezās un es tā, wow! Un tad, kad es priecājos par to, ka viņš apgriezās, viņš nākamreiz ātrāk apgriežās. Tad ir tik daudz, un ko mēs pirms tam jau arī runājam, tas, kas ir svarīgi, ir tas, ka tas bērns, un to jau viņš parasti pret vecākiem dara, ka viņš uzticās un ka viņš jūtas drošs. Un ja viņš zina, ka taviem vārdiem ir segums, tad jau viņš varbūt pamēģinās, jo viņš ir 2-gadnieks un viņam ir jāmēģina. Varbūt šodien tomēr tas likums nav tik ļoti svarīgi, un es tomēr varu bišķiņ izbraukt. Jā, bet viņš zina, nebūs. Ja?
Un, protams, viņš mēģinās, bet ja tu esi pie tā un tu saproti, ka šis tas tā ir un bērns arī to zina, tad jau arī tā konflikti netik bieži rodās. Es negribu teikt, ka viņi nekad nav, bet netik bieži rodās. Jā, bet arī šajā visā ir tādas smalkas tās robežas, kā ja tu bišķiņ pa daudz, par ilgu atļauj to bērna vadīšanu, tad viņš ieiet tādā apmulsumā, ka viņš vairs nezina. Un viņš sāk vadīt, un viņš nezina, kad tas beidzās. Un tad sākās vēl garāks tas konflikts, ja vecāks nepārņem atpakaļ to vadību. Un tur ir ļoti maz robeža starp to. Tīpaši, kad ģērbjās uz ārā iešanu, bišķiņ pa ilgi to izdara, bērnam jau ir karsts, tad viss ir ļoti slikti. Man liekas, tur vispār tas, ko es arī no savas pieredzes baigi esmu jutis ar saviem bērniem visvairāk laikam, ir tas, ka, piemēram, ir tā ģērbšanās, man liekas, tiešām tas viens no tās tipiskākajiem, kur rodas tās konflikts situācijas, un kas arī ir katru dienu, all day, every day, tā teikt, ziemā vispār super. No rīta, cik laiks ir jāierēķina. Cimdi ir man mīļākā tēma. Cimdi, jā. Tas, ko es ļoti piedzīvoju, ka tajā brīdī zinu, ka tad, kad mēs sākam ģērbties vai no iekšdrēbēs vai attiecīgi pēc tam ārdrēbēs, kad es tā kā, es nevaru atkāpties ne soli. Man ļoti gribētos paralēli aiziet, uzpildīt savu ūdenspudeli no rīta, kafiju, vai man somā viss ir ieliks vai atslēgas, līdz ko man vēl vajadzēja. Tas vienkārši nav, jo tad, kad tas notiek, un ir tāds reizes, kad tas notiek, viss paliek slikti. Es pilnīgi jūtu, kā pārtrūks tā kaut kāda tā saitīte, kas ir tā komunikācijas tā saitīte, liekas, kāds viņu visu pārgriež, un viss katrs aizplūst savu pusi, un bērns dara, ko grib, un lai es tagad pārņemtu atpakaļ to vadību savās rokās, man īstenībā atkal viss ir jāsāk tā kā no sākuma, var teikt, tā komunikācija. Un, tur ir bišķi, ka tas ir atkal tā plānošana no pieaugušo puses, tas, ko tu teici, ka tā kā ieplānot tad, kad ir tas process kaut kāds, ka tu nevari tā kā atkāpties. Tev ir jābūt tā ciešā saiknē tādā komunikācijas. Jā. Un arī, protams, fiziski bērna līmenī, tas vispārējais, par ko mēs runāsim, noteikti arī. Jā. Tev bija smieklīgi, ka tu sāki, es tieši iztēlojos to ainu, tu esi pa pusē saģērbs bērns, domāju, es nevilšu viņam jāklāj, viņam nav karsts, bet es ātri gribu pārvilkt tomēr pat vikses, man šitās spiež, tu aizskrien pārvilkt vikses, kamēr tu esi atnācis atpakaļ, bērns jau ir lielāk. Jā, un tad tev ir jāsaka, nē, vajadzētu mums tomēr tā kā iet, bet es gribu pabeigt šito darbiņu, bet man ir karsts, es novilkšu to sapauzi. Kāpēc tu gāji? Tās bikses pārvilkt. Tāpēc vajag padomāt iepriekš, vai ne? Visu somu sakārtot, bikses uzvilkt, 3 reizes pārmērīt, ar kurām ir ērti. Tad doties, jā. Bet tāpēc, ja mēs esam cilvēki, ka mēs varam kļūdīties 180,000 reizes, bet vienīgais tad vienkārši nedrīkst brīnīties, ka mums ir šīs konflikta situācijas, jo viņas vienkārši ir. Un dažreiz jau, nepārprotiet arī šo, mēs te negribam, lai nekad nav konflikts. Arī tas nav tas mērķis tam visam, jo ir svarīgi, kā bērni piedzīvo šos konflikts, un pa laimi mēs neesam tik ļoti rutinēti, un tāpēc mums arī ir tie konflikti, jo arī tas bērnam ir jāpiedzīvo. Viņam jāpiedzīvo to, kā viņš pirmkārt arī var pastāvēt par sevi, ja viņš tomēr, varbūt mums tomēr nebija taisnība visā stāstā, vai arī otrādi, ka viņš var pieņemt, ka dažreiz ir situācijas, ka viņš nebūs tas noteicējis par šo situāciju, ka viņš iemācās pieņemt, respektēt arī mūsu lēmumus, man liekas, kas ir ļoti svarīgi. Un tas viss kopā tad veido šo. Jā, teiksim, un tad viņš arī zina, kā uzvesties konflikta situācijās, jā, kā cerams, viņš iemācīsies no mums kā pieaugušo, kā mēs arī pieaugušie konflikta situācijā neaizvainojam cilvēku, ka mēs ar respektu konfliktējam. Es domāju, te jau var pilnīgi aiziet ļoti smagās sarunās, jā, psihologu uzreiz, jo tas, kā mēs arī konfliktējam pieaugušie savā starpā, jā, tas jau tas pats arī jau bērni. Un, diemžēl, jau bieži tā arī, kā mēs kā pieaugušie uzskatām, tu esi bērns, tev jāklaus viss punkts. Jā, teiksim, es tagad neskaidrošu tev 180 reizes, kāpēc es tagad vēlos, lai tu uzvēl sābakus, jo mums jau sen bija jāiet ārā. Jā, protams, tas tā ir. Bet šis arī ir tas moments. Ja tu gribi, lai tas bērns arī cieņpilni izturās pret tevi, vai arī cieņpilni varbūt arī diskutē vai konfliktē ar tevi, tad tev jādara to piemēru, jo savādāk viņam jau nekā cita nav ko mācīties. Un varbūt tur bija absolūti mazs sīkums, kā pirms 5 minūtēm tu viņu samīļoji, bet tas samīļojums nebija tik ilgs, kā viņam gribējās. Tu biji diezgan stresains, tas viņam radīja tādu nedrošības sajūtu. Un tas ir tā konflikta pamats, kāpēc viņš negrib ģērbties. Tu viņu vienkārši nesamīļoji pietiekami ilgi, tā kā viņam gribējās.
Un viss. Un viņš to atcerās, viņš par to dusmojās. Un tā kā viņš ir 2-gadnieks, viņš tev to nevar pateikt. Viņš vienkārši nevelk zeķis, tāpēc, ka tu viņu nesamīļojies. Sodīts tā, kā viņam gribējās. Jā, arī tā māc būt. Un bieži man liekas, vismaz cik es arī pirmsskolā kādreiz skatos, mēs jau nevienmēr nezinām, kur tieši tāpēc varbūt tur bija kaut kas galīgi kaut kas cits, nekā mēs tikai to situāciju redzam. Bet šī tiešām pieaugušo bērnu konflikta situācijas jau bieži jau ir saistīts ar mūsu iekšējo stresu vai nemieru vai katru dienu tu velc savu kurpes, kāpēc tu šodien viņus nevar uzvilkt? Kas tev pat vaina, kur ir problēma? Jā? Un tad arī tas ir, teiksim, tieši vai tā kā Regīna saka, tu man esi samīļos, bet varbūt es esmu pateikusi, mēs ejam pie ārsta, un tu vienkārši negribi iet pie ārsta, jo tu varbūt baidies. Un tāpēc tu satraucies, un tāpēc tu nevēl zābāk, lai pagarinātu šo te visu pasākumu, lai nemaz nav jābrauc. Es saku, ir jau tie, protams, ja mēs no malas tā skatāmies vienmēr uz tām situācijām, protams, tad mēs arī atrodam to iemeslu, kāpēc mums tagad bija šis konflikts. Un es gribēju teikt, ka man gribētos cerēt un domāt, ka lielāko daļu vecāki jau tiešām paši arī pārdzīvo katru reizi par saviem konfliktu situācijām ar saviem bērniem. Ja? Teiksim, ka es taču negribēju, un tagad es atkal tevi uzbļāvu, un man ir žēl, bet tu man izaicināji, un tālāk. Ja? Teiksim, nav jau tā, kā kāds te labprāt visu laiku konfliktē. Jā, bet šis arī ir ļoti skaisti, ka tu sadusmojies, un tad tu saproti to un izskaidro bērnam. Kad piedod, es biju dusmīgs, man tur tāda situācija bija jāsteidzās, es tur pateicu to stingrāku vārdu, bet piedod, tā negribēju. Vienkārši tāda situācija bija, un tas ir ļoti vērtīgi. Viņš to daudz vairāk novērtēs, nekā ja tu to nepateiksi. Bet būsi bijis dusmīgs, un viņš nesaprot, ko viņš ir izdarījis tādu, kāpēc tu biji dusmīgs. Es vienmēr domāju tieši par to, ka tas ir foršs brīdis, kad mācīties uzņemties tā kā vainu caur to piemēru. Protams. Jo tā ir ļoti bieži novērojama lieta, kas ir cilvēkos. Jā. Un tas nav vienkārši. Tas ir ļoti grūti, un kā pieaugušai tu jau negribi būt arī vājš. Ja? Tu gribi jau, kad tu esi pieaugušais, galā es taču esmu tas, kas vada, nosaka, teiksim, kā pie mums šeit notiek. Un te ir bišķi, un, protams, man liekas, ka ir svarīgi vienkārši saprast priekš sevis, teiksim, dažreiz mums ir situācijas, visu laiku mums ir strīd mājās, vai visu laiku mums ir kaut kāds problēmas, un vienkārši aizdomāties kādreiz, tiešām aizdomāties, kā tas izskatās no bērna skatu punkta. Ja? Un tas varbūt kādreiz palīdz, jo ja mēs jau esam nonākuši tik tālu, ka mums pašiem jau ir grūti ar šo situāciju, ka visu laiku vai katru rīt, tas ir kas visbiežāk dzied, katru rīt mēs strīdamies par tur apģērbu, piemēram, vai mēs strīdamies vai iziet ārā no mājas vai neiziet. Ja? Protams, bet labi, es neesmu uz vietas, tādā situācijā es nevaru pateikt, kas tur notiek, bet aizdomāties, tad kā pašiem padomāt, ko mēs varam darīt savādāk, ko mēs varam darīt, vai ko es varu darīt savādāk kā pieaugušais, lai mums tas neizvērstos katru reizi par strīdu. Un dažreiz vecāki saka, viņš tur šodien gribēja tādās un tādās drēbēs nākt. Es saku, kas par problēmu, lai viņš nāk? Paņemiet līdzi somā tās drēbes, kas viņam īstenībā vajag, jo jūs viņu iepakojat mašīnā, tur ir silts, jūs braucat uz šejieni, ir silts. Un pa to ceļu viņš jau sen droši vien vairs negribēs tās drēbes, kas viņam ir, un viņš pāriepsies, un viss tā lieta ir atrisināta. Nekā strīdēties mājās, un ar varu viņam finālā uzvilkt tās drēbes, ko viņš negribēja uzvilkt. Ja? Teiksim tā. Dažreiz, lai tas nav tāda, kā es saku, teiksim, man liekas, visvairāk vecāki baidās no tā, ka viņi zaudē savu statusu. Ja? Teiksim, ka es tur viņu izlutināšu, vai es taču neiešu viņam visu laiku piekāpties. Kāpj uz galvas. Jā, kāp uz galvas. Bet viņš jau kāp tieši tāpēc uz galvas. Ja? Tāpēc, ka visu laiku šis te, ka viņam vispār nav iespējas kaut ko, kādu kompromisu atrast tādā visā. Jā, bet es gribu atgriezties bišķiņ atkal atpakaļ. Ja? Jūs runājat par tādiem lieliem bērniem, bet pašā sākumā jau, kad ir zīdainis, gan kustība attīstības ziņā, gan aprūpē, gan visās jomās, par kurām mēs esam runājuši, ir divas lietas. Vai vecāki ļoti pārstimulē savus bērnus, visu laiku kaut ko no viņa pieprasot, kā rezultātā bērns kā personība nav iemācījies sevi atklāt. Viņš pat nezina, kāds viņš īsti ir, un pēc viņš nevar pateikt, man tagad ir jāatvadās no ceļojuma, ka man vajag. Viņš nezina, viņš nekad to nepateiks, jo viņš pat, viņš sevi līdz galam neapzinās. Viņš nejūtas. Jā, un otra lieta ir pāraprūpe, ka bērns guļ un neko nedara. Viss tiek izdarīts viņa vietā. Ja, kad
šīs ir tās lietas, kur ir ļoti jāpiedomā pašā sākumā, jau 3-4 mēneši, un agrāk un vēlāk, un visu laiku, ka mēs sadarbojamies. Sadarbība aprūpes laikā, sadarbība ēšanas laikā, sadarbība saprotot, vai bērnam nāk miegs vai nenāk, vai viņš tagad ir jāliek gulēt, nevis ar visu varu man viņš ir jāiemidzina, taču kāpēc tu neguli? Un tas jau ir tas, kas veido to pašu pamatu, lai pēc tam mēs varētu iedziļināties, kāpēc ir izveidojies tas konflikts vai kāpēc varētu rasties konflikts. Jā. Es domāju, ka tas ir visu, ko mēs tiešām jau runājam, kas ir saistīts ar pašvērtējumu un pašcieņu. Ja, teiksim, tā pa, vēl bija tas otrs vārds pašvērtējums. Tā, lai bērns, teiksim, ja viņš visu laiku piedzīvos, piemēram, ar pāraprūpu vai tieši otrādi pieprasot visu kaut ko, kā es neko, ja, es jau abos variantos viņš dabūna ziņojumu par sevi, es jau neko nemāku, ja. Tad, protams, ka tas pašvērtējums ir zems, un tad viņš arī nevarēs, tieši tā kā tu saki, konflikta situācijās arī tiešām risināt kaut ko, ja? Vai viņš arī, vai vispār laiku būs tā, ka viņš tikai darīs viņam, un tad tas arī būs redzams ar citiem cilvēkiem vai citiem bērniem konfliktējoties, vai tieši otrādi viņš visu laiku cīnās un visu laiku cīnīsies, ja? Gan ar mums, gan ar citiem, jo viņam atkal, ja? Viņam sevi jāpierād, ja? Jo no viņa visu laiku kaut ko sagaida, ja? Un, teiksim, arī tas viņam ir liels stress. Tad ir ļoti daudz lietas, ko mēs tad, kad mēs runājam par aprūpu, ko mēs šo cieņpilnu aprūpu vai cieņpilnu izturēšanu pret bērnu, tas arī ir, ka mēs cenšamies viņu uztvert kā personību, mēs pieļaujam, ka viņam ir savas pašregulācijas iespējas, ka mēs tās nesamazinām uz nulli, bet dodam viņam iespēju pašam sevi izprast, sevi iepazīt. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Mums tieši vakar bija sapulce un pirmsskolā, un es tieši vecākiem prasim, ka viņam šķiet, ko bērns iemācās vai ko viņš mācās pirmsskolās. Un tad mēs tiešām nonācām līdz šīm lietām. Ja? Sevi cienīt, sevi iepazīt, citus cienīt, ja? Respektēt sevi. Ja? Tas ir viss tās lietas, ko tu šādā sociālās mācīšanas momentā vai šādos konflikta situācijās arī iepazīst. Ja? Sevi aizstāvēt, ja? Neuzbrukt, ja? Palūgt palīdzību, ja tev tas ir nepieciešams. Un, kā tad, lai viņš to mācās? Tas nav kaut kas, kas viņam ir dots. Ja? Mēs nemaz neesam pieskārušies tam vārds empātijai. Ja? Teiksim, ir zināms, ka sākot no 3 gadu veidojas tikai šī empātija. Tad jūs varat nedzēsēt muti pateikt, tas man sāp vai pai vienam gadniekam. Ja? Teiksim, nesapratīs viņš. Viņam patīk tā darbība, tā skaņa, ka viņš jūs ieplikšķina, ja? Vai arī citam ieplikšķina vai raustu mati, jo viņam tik forši mati, ja? Viņam tas absolūti nesaista ar kaut kādu, ka tas varētu sāpēt. Ka dar pāri, jā, tieši tā. Vai viņš tur kaut ko ir agresīvs vai kā parasti tas tiek nodefinēt. Nē, viņš vienkārši izzina, jo šo tev, protams, ka tam otram ir nepatīkam. Bet arī šeit jau sākās šī te, kā mēs tad lēnām no vecā konflikta ar bērnu nonākam līdz konflikta ar bērnu starp bērnam, ka mēs iedrošinam šo bērnu, ko viņš tādā situācijā var darīt. Jo pārsvarā, ko mēs darām, ja mēs iztēlojamies kaut vai, nezinu, tur 8-mēnešīgie, kas varbūt vai 10-mēnešīgie, kas lien viens otram visu, ja? Mums kā pieaugušie uzredz šausmas, ja? Dažreiz tur nekāds šausmas nav, viņš vienkārši lien viņam pāri un nevienam, ne otram nebija to problēma, bet mēs jau sen esam iejaukušies šī situācija un aizstāvam tur visu kaut ko es nezinu pat dažreiz, ko mēs tur aizstāvam, vai arī, jo liekas, tas taču nav forši, ja? Nemaz nezinot, vai tas ir forši vai nav forši. Izmēģiniet viens otram līst pāri, nemaz nav tik tradiskā, kā liekas varbūt. Ja ir vienāda svara kategorija. Jā, protams, jā. Un tas arī svarīgi, protams, kā mēs konflikta situācijā iejaucamies tikai tad, ja ir nevienādība. Jā, teiksim, ka mēs tiešām zinām, tas otrs nevar sev aizstāvēt nekādi, viņš pat nevar līst projām vai tikt projām. Bet šeit jau arī nevis teikt, ko tu esi darījis. Jā, ja, piemēram, Inta tagad, nezinu, kurus tur pišķiņ paplikšķēt Alisei vaidziņas, jā, teiksim tā. Bet mēs varētu griezties pie Alises un pateikt, tu vari vienkārši līst projām, jā. Vai es, ja pārāk stipri ir, vai kāda manti ir, tad likt man roku pa vietu un es pats saku, stop.
Un tad es skatos uz Alisu un turpinu runāt ar Alisu. Jo tas, ko mēs darām, tas ir, teiksim, ja es visu laiku Intai stāstītu, ar mikrofonu nedrīkst sist Alisai sāp, ja? Un pieņemsim, Intai ir tur, es nezinu, 10 mēneši, ja? Jūs varat būt droši, ka Inta neko nesaprot, un viņai tikai liekas, yes, tā Klaudija ar manim runā, foži, un es vēl klopašu, un viņa atkal nāks ar manim parunāties. Vienkārši tas ir tik. Tad, kad zini, tad tas liekas tik loģiski, bet tad, kad to nezini, tad tiešām, ja, man taču viņai ir jāmāc, ka nedrīkst sist ar mikrofonu, Alise. Ja. Bet īstenībā man jāmāc Alise teikt stop, vai man jāparāda Alise, ko es varu darīt tajā brīdī. Vai es varu saukt palīgā, nevis sēdēt vai gulēt tur un ciest, ja? Teiksim, kā daudz bērnu tādu. Un te ir daudz tādi mazi sīkumi, kas ir, un jo ātrāk mēs tam bērnam dodam, un tas nenozīmē, ka es Intu ignorē. Ja? Es arī pateikšu, tu siti Alisai, bet tad es griežos pie viņa. Un man liekas, tie ir tādi smalki momenti. Es arī esmu redzējis video no Zīdaņu namu Ungārijā. Tā ir tāda māksla, ja? Teiksim, es tagad tev pieskaršos, pieliekt roku, piemēram, viņi būtu kaut ko izdarījis un teikt, es redzu, tu esi dusmīgs, ja? Vai dusmīga, bet tu varēji iet projām, vai tev sāpē, es redzu, tāpēc tu raudi. Ja? Es savu roku nenoņem no šāda, lai šis cilvēks nejūtas tā, ja? Galīgi nekāds, ja? Un man vēlreiz jāsit, lai man beidzot man pievērš uzmanību, bet es esmu ar tevi, bet es tev mēģinu iedrošināt, ko tad tu vari darīt šī situācijā. Ja? Un, protams, nevis sist pretī, bet aiziet malā, saukt palīgā. Ja? Un tad tikai mēs sākam risināt, kas tur vispār ir par konfliktu situāciju. Ja? Jo tas arī, protams, ir, ja? Teiksim, tādām, tie, kas rāpo lienu, tas bišķi savādāk nekā, teiksim, kad mums jau ir tie pirmsskolā tie bērni, tur jau bišķi savādāk tās lietas, tur ir, man vajag to mantu, ja? Bet arī to, ja tu esi laicīgi, ja vecāk, jau aprūps brīžos no Zīdaņu vecumam pajautā. Ticiet man, tāds maziņš bērns arī, viņš darīs šo žestu un pajautās. Un viņam nebūs jārau ārā no rokām. Ja? Tik bieži, teiksim tā. Jā, šo te var ļoti labi redzēt rotaļgrupās un arī, protams, pēc tam uz bērnu dārzu, kad aiziet, un tad mammas stāstīja, ka tur ir tādi bērni, kuriem nav šīs pieredzes, un loģiski viņi iet un rauj to mašīnu vai mantu no tam otram bērnam, jo iespējams, kad mājās viņam nepalūdz, un ir jāmāca palūgt, ir jāsaka paldies. Samainīties var. Jā. Nevis atņemt telefonu, jo bērns neskapēc tur uz dīvāna atrada. Tā jau ir pieaugša atbildība, ka viņš tur viņu atstāja. Un ja tas bērns ir atradis, tad viņam ir tiesības arī apskatīt. Un ja tu negribi, lai viņš apskata to tavu telefonu, tad palūdz vai samaini, bet neizrauj no rokām. Bet tas arī ir tas, ko bērns spoguļo, to emocionālo fonu no tās konflikta situācijas, kā viņš viņu ir piedzīvojis, kā viņa vecāks viņu ir izcinājis, vai viņš ir pats viņam izrāvis kaut ko no rokas, diezgan spēja, vai palūdzis, un to viņš arī projicēja pēc tam savos konfliktos. Bet man gribētos atgādināt arī, ka tu saki bieži, vai, piemēram, tur mēdz, vai arī, ka mēs runājam par vispār to, ka spoguļo un dara, kā mēs rādām piemēru, bet tas jau arī nenotiek vienmēr. Nav tā, ka mēs vienmēr esam piemērs un vienmēr lūdzam, tad mums bērns kopš šī brīža vienmēr lūgs. Viņš varbūt palūgs 1 no 10 reizēm, un tas ir ok, un vienkārši tā ir, viņš tāds ir. Jā, bet es domāju, ja mēs arī tajā brīdī vēl pateikt, es tik ļoti priecājos, ka tu esi palūgus. Ticiet man, viņš 100 reizes vairāk to darīs. To gan es pirmsskolā varu pateikt. Tas tā nostrādā. Ka mēs redzam, ka ir konflikta situācija bijis un es palūdzu, tu vari viņam atdot, ja, teiksim, jo tu viņam paņem no viņu, bet tā bija viņa manta. Bieži tie, kas nerunā, arī rāda. Un tad viņi gaida, un tad viņš sev pārvar un iedod. Un ja tu tanī brīdī saki, paldies, es tā priecājos, ka tu nākamā reize viņš vēl dod. Viņš taču vēl kaut ko atradīs un vēl dod tikai tāpēc, lai dabūtu šo pozitīvo atgrieznisko saikni no pieaugušo. Un man liekas, un tie ir jau tie sīkumi. Ja? Tas jau vairo šo te darīšanu un vairo šo palūkšanu. Ja, teiksim,
nepavēlt arī tādā Lucijā, tādā Zīdēnāmā viņi jau rādīja tos video, ja, kad 9 mēneši šīgais var aiziet un piedāvāt tam otram savu mantu, jo viņš tik ļoti grib to, kas viņam ir, un tas nedod. Un viņš tur mēģina vēl kaut ko viņam iedot, tad viņš pagriežas pie otrā, tam kaut kas līdzīgs ir, un tad viņi kopā šo mantu tur zelē, un, teiksim, viņš atrada risinājumu, bet viņš nebija aizmirst, ka tam tur bija tas, un tad, kad tas nomet to mantu, viņš momentā aizgāja un paņēma. Bet kā tam viņš to var darīt, ja viņš nav sajūt šo te kā, jā, es respektēju tev, man cits nekas neatliek, ja tu nedod man to mantu, ja, un es tev piedāvā kaut ko, un tas arī nenostrādā, tad man cits nekas neatliek. Un tas nav, kā bērni mācās gaidīt, to es tā negribu uzsvērt, bet tas, ka viņš saprot, ka šeit ir tā robeža, jo viņš arī zina, kā uz viņu tas nostrādā. Ja viņam tā ir, ja viņš parāda, tas ir mans, un es negribu tagad nemainīt, neatdot, jo es tagad ar to darbojos. Ja. Es arī pie saviem maziem, tas pats vecums, kā tu mini 10, 11, 12 mēneši, ka viņš paņem to mantu un es tev nedošu, viņš māk palikt pie sava. Es tagad paņēmu. Un līdz ar to tas veicina to, ka es varu pats par sevi pastāvēt. Jā. Mani neietekmēs. Jā, un šī brīdī arī ir lieki, ka kāds pieaugušais, kurš ir blakus, saka, bet tu iedod. Bet tu, ko viņš arī grib. Tā kā tas mazai piespiež beigās, ka viņš, un pieaugušam tāds, viņš padalījās. Labs bērns. Jā, pieaugušais apmierināja savu ego. Par to runa. Tad es vienmēr saku, tu iedus man savu džemperu, vajag tagad tavs džemperu, vēl lūdzu nostēlīgi savu džemperu, man vajag tavu džemperu. Kas tev žēl? Jā, tev žēl, man iedod. 10 minūtē nevar iedot. Nē, es varu ilgāk. Nē, tad tu būsi laba meita. Jā, viņi visi tev aplaudēs, ka tu man atdos savu džemperu. Tas bieži, cik es domāju, ka mēs arī gribam, lai tas vispār lai tas iznākums, ka labs bērns, un kas mums katram tam pieaugušam liekas, kas tad ir tas labais bērns, tas, kurš nekonfliktē, tas, kurš iedod, tas, kurš nevis, teiksim, tur ielikt vairāk kaut kādas pūles tajā, lai, ir konflikta situācija, kā mēs viņu tā kā vienkārši risinām, kā mēs viņu tur tagad ķidājam, ko mēs darām kā pieaugušais ar to. Varbūt nedaram neko. Varbūt nedaram neko, jā. Tieši tā. Jā. Tas arī bieži tas. Jā. Es arī tieši domāju, droši vien, ja mums vairāk klausās vecāks, ja jums ir vairāk bērnu, ir ļoti līdzīgi. Ja, protams, ir starp vecākiem, ja, te starp dvīniem ir konflikts, ja, te starp lielāku vecāku un jaunāku bērnu, tad vienmēr tam vecākam mūžīgi atgādina, bet viņš taču ir jaunāks, taču iedod viņam. Un es domāju, kāpēc man kā vecākam būtu ar to jaunāko vienā laidā jādalās, kas tā par lietu, ja? Un īsnībā tas jau arī kaut kas tāds. Un bieži mēs nemaz nezinām, kurš ir konflikts iniciators. Jā, tieši tā. Un tad mums arī tā pirmsskolā, ja mēs nezinām, mēs neesam redzējuši, tad mēs arī nevaram pateikt, tev jādod tam vai tam, jo, ja viņi māk runāt, viņi abi teiks, bet es biju pirmais. Ja, to jau viņi zina, ka šis teikums nostrādā. Bet mēs bieži godīgi gribam pasaka, ka mēs neredzēju. Es tiešām neredzēju, saka, es neredzēju. Un tad viņi arī apjūk no tā, jo viņi saprot, ka tā kā, tad viņiem pašiem ir jātiek galā ar to situāciju. Vai arī mēs sakam, jūs varat iedot man, arī ar to žestu, un viņi tiešām iedod. Un tad es nolieku, un tad, vai arī, kas, protams, ir svarīgi, ja jums ir vairāk bērni, vienmēr skatīties, ka jums attiecīgi ir tieši tāda paša manta, tad vismaz reiz 2. Jo nevar būt viena zila un viena sarkana manta, jo sarkanai tavajā un zilai manajā. Nē, tā nebūs, jo man noteikti vajadzēs tavu sarkano. Ja? Bet ja mums ir 2 zilas, tad pirmkārt mēs nemaz nezinām, kuram bija kura, sāksim ar to, un otrkārt, tad vismaz ir vienādi. Bet tur nekas netiks atšķirties, jo bērni kura mazu atšķirību pazīst. Jā, to es pie saviem 3 bērniem novēroju. Tas nekas, ka viņiem 4 gadu starpība, bet grūti sarunāt ir arī šajā vecumā. Es labāk nopērku 3 vienādus. Tā tas arī ir. Tagad tas vairāk uz ēdienu attiecās. Tur 3 dažādi jogurtiņi. Paņemšu no katra. Nē, labāk vienu. Vai tad 3 pa 3. Jā, vai bērnam, teiksim, vai arī, teiksim, ja mēs redzam, piemēram, arī pirmsskolā tās situācijas, mēs varam norādīt, paskaties, tur stāv vēl 2 tādi paši. Bet dažkārt arī tas nepalīdz. Jā, dažkārt arī tas nav absolūti 100% risinājums. Noteikti tu tieši identisku piedāvājumu, viņš saka, nē, to, kas viņam rokās un punkts. Un tad mēs parasti sakām, tad tev jāgaida, kamēr viņš viņu noliek zemē, vai viņš beidz spēlēties, un tad tu vari
viņu paņemt. Un tad, tas ir liels izaicinājums šim bērnam. Es gribēju jautāt, tas bērns tāds viņš ir pomantīgs. dusmīgs. Viņš ir dusmīgs, Sakam, tu vari būt dusmīgs, bet reku tev ir piedāvājumā tieši tāds pats, ja tu nevēlies to. Tad tev būs jāpagaida, kad atbrīvosies tā, kas ir viņam rokās. Bet es saprotu, tu esi dusmīgs, jā, tu vari iet padusmoties. Vai... Jā, un parasti, bet šis, kas liekas, tik žēl viņš, jā, bet tieši šis moments dot viņam iespēju padusmoties, dot viņam iespēju, cits viņam šeit nav varianti, viņam šis ir jāpieņem, jā, bet tā jau viņš mācās. Sociālā mācīšanās. Jā, tā ir tā sociālā mācīšanās, tik galā šim te konfliktiem piekāpties, nevis pa katru cenu raustīt un beigās varbūt vēl iesīst tam cilvēkam, bet tiešām sagaidīt. Un viņi bieži arī sagaida. Viņi tiešām, tas ir vēl vairāk, kas man fascinē, ka viņi tiešām pat vis tālākā stūrī tā man tiek, viņi to ierauga un viņš ir pakaļ. Ja? Un tas jau ir tas foršais. Tad tas nozīmē arī to, ka viņš var noturēt savu domu pie tā, savu mēķi, to paņemt, ja? Ļoti ilgi. Ja? Un citreiz, protams, arī nē, jo citreiz varbūt vienkārši nebija vairs jau tik interesantā manta. Bet es domāju, ka tā situācija, piemēram, izcēlās, viņš ir tagad dusmīgs, un viņš grib to mantu, un, piemēram, viņš skrien pakaļ, un viņš dusmās. Ko dara tas pieaugušais tajā brīdī, kad viņš grib tomēr? Ja viņš skrien pakaļ? Piemēram, jā, viņš mēs ļoti neatlaidīgi. Tā situācija, ka tā ir tagad viņam, un ir tā otra izvēle. Jā. Viņš nevar tas skriet, tad mēs viņu pieturam. Jā, tad vienkārši jau ir kaut fiziski jābūt blakus. Es saprotu, ka tu esi dusmīgs, mums izrunājām viņa emocijas, un tad viņam ir bišķiņ jāpaliek. Vai mēs stājāmies pa vidam. Ja, teiksim, mēs to ceļu vienkārši pat neaiztiekot viņu, jo daži bērni ir ļoti, ļoti jūtīgi uz to, ka tu viņu, tad viņš pilnīgi aiziet lielās dusmās. Tad kādreiz pietiek, ka tu vienkārši stāv pa vidam. Ja, un tad viņš saprot. Ja. Tas ir tas, ko mēs pie maziem bērniem, ka mēs to roku liekam. Vai arī te man atkal ienāk arī prātā vēlreiz ātri to vecāku bērnu pēdiņās konflikta situācijas, teiksim, ka vecāki tur negrib, lai bērns tur bāž pirkstus kontaktā, bet kaut kādā iemeslā dēļ to kontaktu nekādīgi nevar paslēpt. Un tad es saku, tad noliekat to roku, bet, protams, nesmaidiet, nestāstiet 5 stundas, kāpēc nevar likt, jo tam bērnam neinteresē, kāpēc nevar likt. Jā. Un viņš saka, jā, bet viņš tur spaida. Es saku, jā, un viņš spiedīs, bet dodiet viņam iespēju pieņemt lēmumu atkāpties. Un tik ilgi tā roka tur jābūt priekšā. Ja, tas var paņemt laiku. Tas var paņemt, paņemt dažreiz ļoti ilgu laiku, kamēr viņš tad tur beidzot, bet viņš aiziet. Un man liekas, tā ir tāda, kā lai saka, tāda personība, ka viņš, tas no viņa, tas parāda to, es pat nevaru atrast to īsto vārdu, to stiprumu tam cilvēkam, ka viņš ir pieņems to lēmumu, ok, es saprotu, šitais tiešām nebūs, un es atkāpšos no savu mērķi, jo viņam tiešām tas mērķis bija ļoti svarīgi. Un viņi arī izpildīja tas plāns, ko viņš bija darījis, kamēr viņš tur iet un gribēs tur kaut ko darīt. Un viņam no visa tā ir jāatkāpās. Un viņš aiziet projām, un viņš neaiztiek. Iedomājieties, jums ir mērķis, jūs gribat kaut ko darīt, jūs esat izdomājis, kā jūs darat, un tur viens stāv un saka jums stop. Un neļauj, un jūs mēģināt visādi, un nebūs. Un tad jums ir jāpieņem lēmumu, ok, es atkāpos. Pārdomāt, kas ir tāds. Tas ir Braudziens. Jā, bet tas arī tāds. Tas parāda, cik tas cilvēks ir liels. Teiksim, cik viņš ir liels, cik viņš ir. Jā, tas ir, man liekas, wow. Es pieņemu, ka viņš vienu tādu situāciju arī bērns izdzīvo. Atkal mēs varam runāt, ka no vienas reizes nekas nemainās. Ļoti iespējams, jā, bet iespējams arī, ka katra šī reize, kur mēs arī izturam līdz galam, un tas bērns ienonāk kaut kādā jaunā līmenī, tas tuvina tam, kad aizvien mazāk būs tāda situācija, ka viņš atkal mēģinās pieiet, piemēram, pie tā kontakta, jo viņš būs, tomēr sapratis, kādas tam sekas, un kad tas tā kā nopietni un tam līdzīgi. Jā. Man ir vēl piebildīt par atgriešanos pie tā konflikta, ka bērns skrien pakaļ tai mantē, ko viņš gribēja ar dusmīgu seju. Un tad viņi tā mēģina apstādināt, bet būtiska lieta ir vēl notupties, un tad var uztaisīt šādi. Pat neņemot, nepieskaroties, vienkārši uztaisīt tādu tā robežu viņam, viņu dusmu robežu. Jā. Un runāt ar viņu noteikti ne dusmīgu seju, bet mēģināt iejusties tādu tā kā, empātisku seju pret to bērnu, ka jā, es saprotu, ka tu šobrīd esi ļoti dusmīgs, cik tev ļoti nav labi šobrīd, bet tu varētu palikt šeit, šajās robežās. Tāda drošā dusmu zona, man tas parasti arī apstādina to, viņš tā kā arī paliek tur. Ja galīgi ir traki, tad tu vēl
var šitā izdarīt, tuvāk paņemt. Ja? Tad arī tas citreiz viņiem ir nepieciešams, bet tas ir jāskatās ļoti individuāli, kas tas bērns ir, vai viņš ir tas taktīlais vai nē. Jo kādreiz viņš ir tik dusmīgs, ka viņam vajag, lai viņu satur, tā ka viņa dusmas satur. Un kādam nemaz nevajag pieteikt tikai ar to. Jā, es šoreiz ļoti piedzīvoju, tieši ko tu stāsti, kad cik svarīgi tā kā mēģināt nočakot, cik tā tuvība liela, tā kā vajadzīga, gan ar saviem bērniem, gan citur. Un arī par to empātiju un vispār iedziļināšanos bērnā es ļoti bieži mēģinu arī saprast saistībā ar sevi. Jo es zinu, ka es pati esmu tāds cilvēks, kas ir izdomājis, piemēram, es gribu doties nedēļas nogalē kaut kur ar draudzenēm, un tad es saprotu, ka apstākļi ir sakrituši, un man ir jāpiesman un jāpasaka tām draudzenēm, ka es nebūšu, un man pašai ir jāpieņem priekš sevis, ka tas nenotiks. Tas ir šausmīgi sarežģīts process man. Es arī saku, ka es gribu pasēdēt viena istabā. Es gribu pabūt, es gribu pabādāties, es gribu to pieņemt. Tad es esmu gatava iziet, sākt kaut ko darīt. Un man jau tas ir tik grūti. Es iedomājos arī viņiem tikai, kad sāk vēl tikai nobriest tās visas procesas smadzenēs un kaut kas tāds pēkšņi notiek. Man ir kaut kas vienkārši tāds jāpieņem, atkāpties. Kas tas tagad ir? To darīt visu, tā kā, vai ne? Jā, jo mēs jau no tādas pieaugušā perspektīvas mēs zinām, jā, mums ir tagad dusmas vai bēres, nu ok, šitas no mums paprasa tā kā, bet bērns jau to tā neanalizē, viņam vienkārši ir sajūta kaut kāda. Bet es gribu piebilst to, ka tie mazie cilvēki, divgadnieki, viņi ir super gudri un viņi super labi atcerās visu, kas ir noticis. Un, piemēram, mazs piemērs, ka mums katru rītu kāds nāk ar kādu mazu mantu. Tā ir jauna manta no mājas. Protams, ka viņiem visiem viņu gribās apskatīt. Viņi pienāk, apskatās. Citreiz viņiem tiek iedot, viņi citreiz absolūti nē. Bet tad, kad tas bērns bēdājās, viņš vienmēr zinās, ka kāds atnesīs viņam to mājas mantu. Kāds cits, kam viņa nepieder, bet es zinu, ka tā ir viņa svētā manta, un to tu bez atļaujas paņemt nedrīkst. Un spēlēties ar viņu. Tā kā viņi visu ļoti labi saprot. Ļoti maz bērns sāk saprast. Tas ir divgadniekiem. Un man liekas, pat mazāk vēl bišķiņ, jo tā doma ir tiešām tā. Tas jau arī svarīgi. Mēs dažreiz viņu neuztveram pietiekami nopietni, jo viņi tiešām spēj. Es patās vēl par vienu konfliktu situāciju, ko bieži arī mēs, varbūt ne tieši mēs pirmskolā, bet ko es dzirdu no vecākiem, teiksim, starp bērniem savā starpā, tātad māsu vai brāliem, teiksim, tas, ka nepārtraukt viņi kaut ko kasās, un vai tas lielais visu laiku piekasās mazajam, vai tieši otrāds mazais visu laiku piekasās lielajam. Mums kādreiz arī situācijas, ka mēs redzam, ka kaut kas tur visu laiku ir. Ja, un tad mēs arī bieži domājam, kāpēc viņš visu laiku tā dara, kāpēc viņš visu laiku iet un tam vienam visu laiku piebakst un vēlreiz piebakst. Un tas nav tāpēc, ka viņš viņu mīl, tas ir skolas vecumā, bet šī vecumā tam ir cits. Un tas ir bieži saistīts ar to, ka bērns arī tādā veidā it sevišķi tad, visu laiku šīs situācijas ar viņu tad runā par to, kāpēc tad tu atkal bakstīji Inta to Alis, teiksim, visu laiku, nevar likties mierā, ko jūs tur atkal strīdaties, šis te, tad ar manim runā, jo negatīvā uzmanība, kā mēs zinām, ir arī uzmanība. Un nevis tāpēc, ka tam bērnam būtu pa maz uzmanība, bet viņam ir tāds sajūta. Un šādā caur šīm negācijām viņš arī dabūna vēl vairāk. Bet ja mēs to negāciju vienkārši pišķiņ ignorējam, un kā jau mēs stāstījām, vairāk pievēršos tur Alisē, piemēram, tad viņš to mazāk dara, jo viņš saprot, ka īsnībā pievērš tam uzmanību vai ar to runā, kam kaut kas ir izdarīts, nevis tam, es negribu teikt pārnodarītājiem, bet tam, kas tur kaut ko darīja. Un arī īstenībā man šķiet, ka ir sevišķi tā māsu un brāliem, un tā brāliem ir tā, ka tas tāds palīgā sauciens. Hei, es gribu tavu uzmanību. Tu pārsvarā, ja mēs bieži arī vairāk tiem jaunākajiem pievēršam uzmanību, jo tiem vajag vairāk aprūpu vai kaut ko tam līdzīgi. Mēs gribam pasargāt. Un mēs gribam pasargāt, un viņam taču arī vajag, viņš jau pats nevar, bet tu jau liels, tu jau vari. Ja? Un šie teikumi, mums ir visi pazīstami, bet īstenībā viņš nevar. Ja? Teiksim, nepavēlt arī mūsu 5-gadnieki vai 6-gadnieki kādreiz, tā kā vecāki nāk pakaļ, pēkšņi salimst uz tā krēsla, kur viņam būtu jāsaģērbās, un viņš pēkšņi nevar sadiebties, nepakam, ja? Viņš vienkārši nevar. Un tā vietā, lai viņi tur visu laiku pateikt, bet tu taču esi liels un tu taču māki, ir teikt, wow, es redzu, tu esi ilgojies pēc manis, un tu vienkārši gribi, lai es tev šeit palīdz un samīļo. Un tad tas bērns
tu uzliks viņiem zābaks, viņš jau pats uzliks jaku, ja, jo viņš saprot, ka tu esi viņu saprats. Tad tie arī bieži tādi palīgā saucieni, ja, vai tu tiešām man esi redzējis šodien, ja, vai tu man tiešām esi uzlicis vismaz vienreiz to roku, vai tu man vispār esi manī parunājies. Ja, un tas bieži arī, un it sevišķā pirmskolās, kur ir ļoti daudz bērnu, kāpēc tad ir arī bieži tie konflikti? Tieši tāpēc, ka viņus visus nevar reizē uz viņiem paskatīties un atrast to momentu, tagad viņš skatījās, un tagad tev bija jāsmaida vai jāmāja galva, lai viņš ir, šitas ir tagad mierīgs, tagad, tev vajag, es atkal pasmaidīšu. Tas jau nav tik vienkārši, tā jau ir tā mākslas, ja, un te jau ir tas moments, ja, un ja, kuri bērni mums patīk? Tie, kas sēž mierā, daudz spēlējās, ja, nepievērš sev uzmanību. Super, un tad es varu tikt galā ar tiem, kas tur visu laiku kliedz, rauj un kaut ko dara. Kāpēc viņi kliedz, rauj? Tāpēc, ka tad viņam pievērš uzmanību, ja, tā vietā. Un tagad viņš beidzot sēdēt, tas kliedzējs, ja, un kaut ko labi dara, tad mēs beidzot tikai netraucējam. Un tad mēs viņu neredzam, viņš paskaties tādā brīdī. Neviens neskatās, un tad man atkal skaļāk jāuzvedās, lai mani redz. Teiksim, no malas skatoties, liekas, pilnīgi saprotams lietas, bet tādā situācijā, protams, gan kā pedagogs vai auklīt vai asistents vienalga, tu esi, protams, pārslogot ar to situāciju, bet īstenībā tur slēpās tā būtība tādā visā. Es gribu, tas bērns grib, lai viņi ieraug, un viņam tiešām bieži pietiek ar to, ka tu viņam skaties. Es redzēju. Tu vienkārši redzi, viņš redz Jā. tavas acis, ka tu redz viņu vienkārši pamairi. Jā. Es tev redzēju. Jā, bet tas ir līdzīgi arī, ka mājās jau var tas pats. Es domāju, vai ne? Tieši tā, ka vai mēs ar to bērnu runājamies, un tā kā tikai jāģērbjas, un tad mēs viņu mudinām, un tagad tu klausi bērnu, mums vajag fiksi, vai mēs arī vienkārši tādā parastā vakara gaitā kaut kādu vārdu ar viņu pārbījām, tomēr, tā, kad mums neko nevajag no viņa īsti. Tā kā Tinta, tu gribēji. Jā, es par to, kad ir vecāks bērns un jaunāks, un, piemēram, viens ir zīdains, kurš ir uz pārtinamā galda, un tad tur blakus tāds divgadnieks tur skraida, un tad to uzmanību sadalīt ir ļoti grūti, un bieži ir tā, ka tie abi jau cieši, tāpēc, ka mēs zinām, kad vecākajiem vajag uzmanību, jā, kad ir ienācis vēl viens ģimenē, vai tur trešais jau, un tad tam iepriekšējiem tur nepietiek, viņš bija pieredze būt mazākais tajā brīdī. Bet te ir svarīgi atcerēties, ka tad, kad tas mazais zīdains ir uz pārtinamā, tad visa uzmanība tomēr ir viņam, un atvēlēt laiku tam vecākajam bērnam atsevišķi tajā nelielajā arī aprūpes brīdī, lai viņam ir tā 100%. Tā kā es esmu ar tevi, es visu daru ar tevi, es tevi dzirdu, es tevi redzu, es tevi jūtu, un tad tas laiks nav nemaz tik ilgs, lai viņam pietiktu ar to tavu uzmanību, jo parasti jau ir tā, ka jā, pagaidi, es tulīt, es tur to, un tāda virspusēja uzrunāšana, viņa nedod to sajūtu tam bērnam. Un svarīgi tā ir tas, ka tas divgadnieks vai vienalga kāds viņš ir vecs, zina, kad ir viņa laiks. Jo ja viņš nezina, kad tas ir, jo tad viņam arī dažreiz pat tas nepietiek, jo viņš nezina nekad, kur tad ir tas brīdis, kad tā mamma vai tas teica veltīs tikai man. Mēs arī to bērnu atkal bieži redzam arī pirmskolā, ka kādreiz saka, ejiet mājās, visu laiku kašķis. Ja? Un vai arī mājās, tad tā nav tas. Es saku, bet, protams, jūs bērni visu dienu bija bērndārzā. Viņš grib jūs, un viņš grib jūs 100%. Viņš negrib jūs dalīt ne ar vīru vai ar sievu, viņš negrib dalīt jūs ar telefonu, viņš negrib dalīt jūs ar vēl kaut ko. Viņš grib, lai visu uzmanību, un kaut vai uz 10 minūtēm, ir tikai viņam. Un ja tu var dabūt gatavs, tad kopā taisīt vakariņas, tu kopā saklāt galdu, ja, tādiem pišķiņ pusotragadīgais arī jau var palīdzēt vai divgadnīgs, tad tas viss kļūst daudz mierīgāk. Bet parasti ņem no bērndārs, tad vēl jāiet iepirkties, tad vēl kaut kas, tad uzmanības, tad vēl ir zvans, tad vēl ir... Es saku, mēs jau visi esam tam izgājuši cauri. Mēs saprotam, protams, bet ja tas man tik daudz ir nokaitinājis, ka es vairs nezinu, ko darīt, tad tas ir ceļš, ko var vienkārši iet 10 minūtes ar mani, 10 minūtes ar tēti, tas nozīmē man pašai 10 minūtes sev, jo tad tētis tur 10 minūtes, un tad mēs kopā. Un tad ir uzreiz tas atņem to spriedzi no visā ārā. Jā, un tad ļoti bieži, kad bērns sāk iet bērndārzā, viņš sāk mammai kost, sist. Tieši tāpēc, kā tu tikko stāstīji, ka nav uzmanības. Jā. Viņš grib tajā brīdī
tikai tevi tās 30 minūtes, 20 minūtes, tad, kad tu viņu satiec, jā, viņš nokrīt ar zemi, viņš grib, lai tu viņu apģērbi, jā, un ejot mājās, lai tu ar viņu pārunā, ne jau tur 100 000 jautājumu, kā tev gāja dārziņā, bet atbilstoši bērna vecumam. Ko tu redzēji? Jā, Tu redzi pa ceļam, ko jūs brīdī, redzat. Jā. Un ko vecāki saka, mans bērns iemācījās dārziņā kost, mans bērns iemācījās dārziņā sist, viņš visu iemācījās dārziņā, visbiežāk tā nav. Man tagad jūs runājāt, un tad es atcerējos, ka es bieži novēroju, kad mums rodas konflikts situācijas, ja, piemēram, kāds iet pa priekšu, un tad viens bērns tā kā sāk stāvēt, un nē, es vairs nekur neiešu, visas te stāv, nāks lūdzu, nē. un es stāvu un gaidu, jo es nevaru viņu atstāt uz ielas. Un tajā brīdī tā stāvēšana un gaidīšana var pārvērsties ļoti ilgā laikā. Un vēlāk, jau pēc tam vakarā, padomājot par to situāciju, es saprotu, ka tas ir tas brīdis, jā, kad viņi vienkārši, es esmu viņai, es stāvu viņu un gaidu uz tās ielas. Un viņi ir dabūjuši, ko viņi grib. Un īstenībā, jā, visvieglāk arī ir tajās dienās, kad man īpaši ir viens bērns, kurš ļoti šo trenē, tā kā stāvēt uz ielas un pieprasīt savu laiku, un ļoti palīdz, viņa mazāk grib gulēt. Un ja viņa pamostās stundu pirms visiem bērniem un ar mani to rītu stundu taisa tās brokastis, mums tās situācijas uz ielas ir daudz, daudz labākas. Un tā viņa atrisina, un viņa vienkārši arī ir tāds cilvēks, kur guļ mazāk. Viņa ceļās tā kā agrāk, gan no rīta, gan pirms tā kā dienduses, pēc dienduses, un tad tas ir ok. Un bet man ir grūti saņemt tā kā to ar to visu, jo viņa neiekļaus tajā režīmā. Tas ir kaitinoši. Viņi ir dvīni, viņiem jābūt vienādām, tā kā vienādi jārēģē uz visu. Jā, man vēl maz piebildīt par tām konflikta situācijām būtu tāda, ka noteikti tas konflikts ļoti bieži pieaugušais skatās, viņam liekas, cik muļķīga situācija, un tā kā, par ko tu vispār tur strīdies, un tā kā, tev liekas tas tik nenopietni, un tiem bērniem ir drāma par to, un ja tu kā pieaugušais vēl smaidi un kaut kādas kā nosodošas lietas viņiem sāk teikt, kas tā vispār ir pa muļķi, ko jūs te darat, tā kā, ka to tā kā nevajadzētu darīt, un tev tiešām ir jāiedziļinās tajā nopietnajā viņu strīda drāmā, kaut kā jāmēģina tā cieņpilni atrisināt, un, protams, arī nākt lejā un būt tā bērna līmenī. Arī šajās situācijās, ne no augšas. Es domāju, ka virzoties uz noslēgumu, mēs varētu pārunāt, kas ir tās lietas, ko bērns iegūst tajās konflikta situācijās, kad mēs esam pacietīgi un mēs viņu pagaidām, viņš sajūt, ka viņš ir vērtība, ka viņš man ir redz. Viņš ir svarīgs. Jā, jūs varat papildināt. Viņš jau pateica. Nē. Jā, bet tas ir tas, ko Klaudija minēja, ka tās konflikta situācijas ir vajadzīgas. No viņām bērns mācās. Jā, protams, mērķis noteikti nav tā kā izvairīties no konflikta situācijām. Kā tik nesāks konflikts. Vai arī vienkārši viņa mērķis nav nokaitināt. Jā, tas vispār ir jāaizmirst. Man liekas, tur tiešām arī ir, ja es varu atsaukties uz to Vitas Kalniņas grāmatu Niču nav, kas ir par to toddleru vecumu vairāk, tiešām nav tādu niču, viņš neko nedara speciāli. Šodien man 4-gadniece, kad es viņu atvedu mājās, viņa nekā pārā no mašīnas, jo viņa sāka ļipučkas taisīt botām cietumu vaļā, un viņa nevarēja aiztaisīt kā vajag un kā grib. Tur pagāja kaut kāds 15 minūtes. Man bija laiks, paldies Dievam. Bet es biju jau viņu reāli tiešām ierēķinājusi. Es vienkārši ar viņu joprojām, viņai ir 4 gadi jau ar astīti, es ierēķinu to laiku, ka var šādas situācijas visu laiku kaut kur notikt. Atkal vienkārši tranzīta situācija, kāpšana ārā no mašīnas. Un taisās ļipučkas vaļā ciet un neiet kaut kā viņai tā kā vajag. Un es saku, es tev varu palīdzēt. Un viņa, protams, neko nestāst un tik tur darbojās tālāk. Un beigās jau viss bija labi, viņa izkāpa, bet viņai vienkārši vajadzēja to izprocesēt tā kā visu. Un, piemēram, šajā situācijā, tātad, ko viņi iegūst? Viņi iegūst to, ka viņi tiek cienīta, kad es mēģinu saprast to viņas problēmu, ka viņa tiek uzklausīta, ņemta vērā. Protams, kad es nesapratu, kas tur tā pa problēmu pučkām, bet par to nav stāsts, vai ne? Bet viņi atrisinājis to viņas problēmu, jo finālā viņi izkāpa. Tas taču kāpēc mums jau nav jāsaprot bieži, vai ne? Man arī bieži nav skaidrs, kāpēc cilvēks cepās pa kaut ko, pa ko nevajag cepties. Tas jau tieši tas pats. Pieaugušiem, tā vai ne? Vienkārši var pieņemošāk. Jā, konflikta situācijā viens ir, tad abas puses, ir viens tas, kas tā kā cieš, un ir tas, kas uzvar, un tur abi mācās. Viens mācās zaudēt, un otrs mācās iegūt un pastāvēt par sevi. Vai nu es tev neatdošu, vai tā kā
Kaut gan es to uzreiz gribētu oponēt. Es pat nezinu, es neteiktu, ka tur ir viens zaudētājs un viens uzvarētājs. Es teiktu, abi ir uzvarētāji. Jo arī tas, ja es varbūt Zaudēt. Es neteicu zaudētājs. Nē, Es teicu bet arī zaudēt lietu. Tu tagad kaut kādā konkrētajā mirklī viņš... Es domāju, ka abi iegūst vienādi. Abi iegūst vienādi. Tādā izpratnē, kā tas, ja tu gribi, lai uzskaita šīs pašvērtējumas, pašapziņa, spēja risināt konflikts, spēja palūgt palīdzību, spēja atkāpties, spēja pastāvēt par sevi. Es domāju, tās ir tās lietas, ko es no konflikta citus varu izvilkt ārā. Gribētu teikt, arī valodas attīstība. Jā, to arī tāda elementāra lieta, ka vienkārši mēs rosinām bērnu runāt un klausīties un atkal runāt. Nu tā, vai ne? Iepazīt savas emocijas, ko tu arī minēji. Nu, man vēl ir piebilda viena tāda ļoti sāpīga tēma par konfliktu situāciju risināšanu un uzpirkšanu. Jā, Tas ir ļoti sāpīga tēma, kad tu nevis atrisini konfliktu situāciju, bet bērns jau viņu sāk darīt ar domu, ka viņš zina, ka viņš par to kaut ko dabūs. Jā. Un tas neved ne uz kurieni. Tas ir ceļš uz nekurieni. Tā var būt, jā. Nu jā. Tā mēs arī tagad mums ir piebiedrojis vēl dažs cilvēki. Tehniskā tas pauze. nekas. Es domāju, tā mēs arī esam noslēguši to visu. Un galvenais, es domāju, ka tiešām ir tas, kā mēs saprotam, ka mēs aizdomājamies par to, kā tad var savādāk risināt šīs konflikta situācijas un ielaisties uz viņām. Tas, man liekas, ir vissvarīgākais. Atceramies vienmēr to, ka konflikta situācijas ir sociālā mācīšanās. Un kā darīsim mēs, tā arī mūsu bērni tās risinās nākotnē. Skaisti, Regīna. Paldies tev. Man liekas, ar to arī mēs varam šodien veikt. Un, jā, paldies, ka skatījāties, klausījāties. Un šī ir tāda tēma, kur mēs noteikti būsim priecīgi. Jūs tiešām, ja jūs varat iesūtīt arī kaut kādas savas, varbūt biežākās problēmas nosacīti, vai tiešām vienkārši situācijas, kas rodās mājās, tad arī varam, protams, pakomentēt, varbūt kādos komentāros, Instagramā vai YouTube vai Spotify. Jautājumus par, jo es pilnīgi jūtu, ka stundiņa pagāja, un mēs īstenībā tā ļoti, ļoti vispusīgi, knapi, man liekas, paspējām visu izrunāt, jo, protams, ka šeit varētu detaļās iet katrā lietiņā tā kā iekšā. Labi, paldies jums, un es tikšanos nākošreiz.